Redliks un Džejmijs Lumbergs. Un es nezinu, es jau tā kā biju zinājis un biju pieredzi, bet kā tev šķiet, un tagad izgājums 1-1 pret Krisu Holtu, un rezultāts ir atvērts. Komandas kapteinis Aleksejs Marrauzovs pārspēja Krisu Holtu. Jā, nu, pat nepamanīja, kā atstāja pretinieku komandas kapteini 1-1 izgājienā. Vārtus skatāmies, Ņikuļina lieliski piespēle no savas aizvārtas. Izcili, precīzi piespēle. Nu, mūsu aizsargi te mazliet nesapratās, teiksim tā. Nu, piespēle arī jāsaka filigrāna un ne bez veiksmes. Pie apmales. Piespēle vārtu priekšā un kaut kādā brīnumainā kārtā Holts pamanās atsist ripu. Īpaši nespīdēja, tā var teikt. Viņiem tie rādītāji uz pretējo laukuma stūri. Nevisai precīzi, bet... Kāds spēku paņēmiens un izskatās ar traumu, bet neapzināts. Svilpī tiesnes un tomēr ir, jā. Šoreiz atskan gan, jā. Jā, nu, skatāmies vēlreiz šo epizodi. 4 mūsu mazākumā spēlētāji ir ar nojām un pret vārtiem pārviet. 2-0. It kā paspēja Holts pārvietoties, bet tā palzīte, ko izpildīja kopš aizpagājušās sezonas, viņš spēlē Akbārs komandā, palielina mājinieku pārsvaru un ļoti labu saulēcīgu piespēli tur. Neizdevās piespēlēt Petrovam vārta priekšā. Obuhovs, Petrovs, 3-0. Kirils Petrovs. Tālajā stūrī. Jā. Varbūt Holtam vairāk no vārtiem vajadzēja iznākt pretī šim spēlētājam, bet nu, ļoti maz laika bija, ļoti maz telpas bija, bet nu... Šībā no citām komandām ir arī skaitlis 37. Holts lieliski spēlē pirknējums. - 0-4. Šeit varbūt varēs kaut ko redzēt. Jā, nu tur nevar saprast no kājas vai no nulles. Ja no kājas, tad kājas kustību uz priekšu vārtu virzienā bija. Šim atkal Lundmarkam. Lundmarks pats spēlē. Un vārti! Pirmie vārti KHL šajā sezonā Džejmijs Lundmarks. Tātad, nu, samazinām rezultātu starpību līdz 3 vārtiem, un nu, šoreiz jau gan varam teikt, ka laiks vēl ir. Pats uzvarēt iemetienā, kas ir ļoti svarīgi. Tā, nu jau... Un ripa vārtos. Ripa vārtos. Manuprāt, ka Karsums. Manuprāt, Mārtiņš Karsums. To jau pēc tam... Nē. Te nepārprotam Mārtiņš Karsums. Nepārprotam Mārtiņš Karsums. 2-4 kļūst rezultāts. Plus nūja. O, tagad! Vēl viens metiens. No gaisa neizdodas Cibuļskim pielabot ripu vārtos vēl. Turpinās uzbrukums. Un beidzas ar to, ka ripa piespiesta pie ledus, ripa pie Vehanena. Labi, ka pazaudē ripa kāds no Akbaras spēlētājiem, bet tūlīt arī to atgūst. 5. 3-0 piekāpās Salavat Julājeva, 3-5. 2-5 sākām ar neveiksmi Kazaņā pret divkārtējo Gagarina kausa ieguvēju pret vienu no turnīra favorītiem Akbāru.